Visu labi redzēt. Tātad jums skolā noteikti jau ir bijis par refleksiem, kā jūs stādaties priekšā, kas tad ir refleks. Nelasiet, bet tas Nosacījuma, kas nosacījuma? Atbildi reakcija kaut kāda? Atbildes reakcija, jā. Kas ir vai nu iedzīvot vai daudz dzīves laikā? Esmu bijis arī par nosacījumu ar beznosacījumu refleksiem, bet tur mums bija pieņemts fakts, ka tāds ir, un mazāk tika teikts par šīm te visām struktūrām. Bet tātad, ja mēs skatāmies par refleksu, kas izraisa refleksu? Stimulu skaidrojumu, tās principā lielākajā daļā tas ir sensors šis te stimuls. Tātad mums ir receptors un mums ir šķiedra, kas nes informāciju. Tas ir klasiskajā gadījumā, pēc tam es jums šo te priekšprogācīšu, jo ir iedalīts arī, ka refleksiem obligāti nav jārealizē caur centrālo nervu sistēmu. Varbūt arī refleks, kas nav vispār saistīta ar nervu sistēmu, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Tātad klasiskajā gadījumā ir šķiedra, kas nes uz centrālo nervu sistēmu, un to sauc par kā sauc par aferento šķiedru. Tālāk tad ir centrālā nervu sistēma, šis te centrs. Tātad mums ir aferentā šķiedra, kas aiznes informāciju un tālāk veido sinapsi ar starpneironiem. Lielākajā daļā ir ļoti maz šādi te refleksu, kas ir monosinaptiski, kur aferentais neirons uzreiz saslēdzās ar referento neironu. Principā tādi cilvēku organismā neeksistē. Tātad ir šie te starpneironi, un ja jūs atceraties no psihofizioloģijas, tātad visas šī te tīkli, šīs sinapšu kopums, mums nodrošina informācijas integrāciju, ka nav vienkārši, ka informācija tiek apstrādāta, un arī muguras smadzenes piedalās šajā te informācijas apstrādē ar šo te starpneironu palīdzību. Tālāk, pēc tam starpneirons veido sinapsi ar, ja bija aferentā, tad tagad ir referento neironu, referentā šķiedra, aiznes līdz, kā sauc šo te gala struktūru, efektoram. Tieši tā. Tas ir tas klasiskais, ko jūs noteikti mācījāties arī skolā, kur jums prasīja zīmēt un nosaukt visas šīs te struktūras, bet kā jūs teicu, nav vairs tik vienkārši. Tas, ko mēs tātad refleksus var klasificēt dažādi. Tas, ko mēs izrunājām, tad ir centrālās nervu sistēmas refleks klasiskajā variantā. Taču var klasificēt arī pēc šajā daļā atkarībā no efektoro šūnu veida. Tātad efektorā šūnas var būt, piemēram, muskulis, var būt dziedzeris, atkarībā no ontogenēzes perioda, kurā refleks veidojies, tātad var būt nosacījuma, bez nosacījuma refleksi, un atkarībā no refleksu loku veidojošiem augiem. Tad cita klasifikācija jau ir somatiskie un vegetatīvie refleksi. Un tātad šodien jūs pārbaudīsiet gan somatiskos refleksus, gan arī vegetatīvos refleksus. Tātad jums būs muskuļu iestiepuma refleksi, kas ir klasiskie, piemēram, uzsitiens pa ceļa saiti, nodrošina to, ka kāja paceļās. Savukārt vegetatīvie refleksi jūs pārbaudīsiet zīlīšu refleksus. Tas ir slaids no profesora. Profesors ļoti vēlējās uzsvērt šo te refleksa definīciju, un tas, kas jums noteikti ir jāiedomā, ka nevis ar nervu sistēmas starpniecību, bet neiroendokrinās sistēmas starpniecību. Vai šis vārds jums ir jauns, vai jūs esat? Jūs varat vēlreiz? Ar neiroendokrinās sistēmas starpniecību. Vai tas jums ir jauns vārds? Principā tas jauns nav. Tā ir nervu sistēma kopā ar endokrīno sistēmu. Un ja mēs skatāmies uz regulatīvajiem efektiem, tad principā viņas darbojās kopā. Šo jau mēs izrunājām. Tātad jums ir jāatcerās, no kā sastāv. Es atvainojos. Ir receptors, aferentā šķiedra, starpneirons vai parasti vairāki šie starpneironi, referentā šķiedra un efektors. Šeit ir nedaudz vairāk pastāstīts par to. Šos slaidus jūs visus saņemsiet uz ēpasku. Šeit ir vairāk pastāstīts par to, kam jau mēs izgājām cauri.
Un tātad neirālie refleksi, tie, ko mēs šodien pārbaudīsim, būs šie te konvencionāli refleksi. Tātad refleksi, kas realizēs ar centrālās nervu sistēmas līdzdalību. Vēl var būt, piemēram, perifērie refleksi, kas jūs esat dzirdējuši, ka nervu sistēma ir ne tikai centrālā, bet arī perifērā, kas piederē pie perifērās nervu sistēmas. Termināli receptori, gangliji, viss, kas ir ārpusēs, Viss, kas ir ārpus centrālās nervu sistēmas, vai vārds centrālā nervu sistēma jums ir pazīstams? Tas ir gramošanas organos, vai arī intrakardiālā nervu sistēma, kas arī ir nervu sistēma, difūza nervu sistēma, kas nav centrālā nervu sistēma. Un aksonu refleks, kur loku veido jušanas neironu aksoni, sensorais un sekretorais nervi. Tālāk tad ir kombinētie refleksi. Pēc tam šeit prezentācijas beigās mums būs arī piemērs, kas tad ir kombinētais refleks. Tātad tāds, kurā ir iekļauti gan neironi, gan endokrīnie audi. Un humorāli refleksi šeit būs grūtāk saprast, jo principā bet šādas klasifikācijas sanāk, ka ļoti daudz procesu mūsu organismā iekļauts humorālo refleksu klasifikācijā, kur jūs pirms tam noteikti nebūtu domājuši, ka tas ir refleks. Tātad tālāk te ir doti piemēri, tos mēs arī apskatīsim drusku vēlāk. Prezentācijas beigās būs arī attēli. Es domāju, ka tos jūs mājās varēsiet izlasīt, kas tad ir šie te par refleksiem. Tātad ķersimies drusku klāt pie tā, ko mēs šodien darīsim. Tas, ko mēs šodien darīsim, mēs pārbaudīsim, kā jau es teicu, cīpslu, refleksus un arī šos te vegetatīvos refleksus. Un jūs noteikti esat redzējuši, kā pārbauda cīpslu refleksu, jūs strādājat slimnīcā. Es saprotu, ka liela daļa no jums strādā, tad jūs droši vien paši to arī esat darījuši. Vai nesat? Esat? Bam, jā, bet ir drusku jāsaprot, kas tas ir, tas, ko mēs skatāmies pēc tam. Tas, kurš ir pārbaudījis, varbūt jūs man varat izstāstīt, ko jūs īsti darat un ko no tā var secināt. Oļiška, tvoj luhar. Teiksim tā, mēs pārbaudām par cipsu refleksu, mēs pārbaudām tēm, tīdiem, piestiprinātas cipslas, un arī šeit mēs pārbaudām. Un mēs skatāmies, kā cilvēks atbild uz to kārinājumu. Ir hiperrefleksija, tas liecina par kādu bojējumu vai nervu sistēmu, vai par kaut kādu, nezinu, teiksim tā, cilvēkam komā refleksi būs ļoti zemi. Jā, principā tieši tā, un arī bieži vien, tad, kad ir kāds nervu sistēmas bojājums, tad refleks būs varbūt gan samazināts, gan varbūt palielināts, kā jau Olga teica. Un tas ir tādēļ, ka centrālā nervu sistēma, tad, kad ir veselā stāvoklī, viņi sūta inhibējošus signālus uz tātad muguras šiem te segmentārajiem refleksiem, jo šeit tas, kas realizēs, būs klasiskais variants, ka mums ir muguras smadzeņu segments, kurā pēc šie te neironi atrodas un saslēdzās ķēdē. Ir arī refleksi, kas tātad ir augstāk centrālajā nervu sistēmā, piemēram, stumbra refleksi, klapošana, šķaudīšana, visi tie, kas vairs nerealizējas caur muguras smadzenēm, bet cīpslu refleksi ir tie, kas ir tieši caur muguras smadzenēm. Un tātad augstākie galvas smadzenes principā sūta inhibīciju šiem te cīpslu refleksiem. Ja centrālajā galvas smadzenēm ir kāds bojājums, tad inhibīcijas vairs nav, un šie te refleksi var izpausties ļoti spēcīgi. Labi, vai jūs zināt, kas ir tas receptors, kā realizējas šie te refleksi? Mēs uzsitām, tātad mēs sitam pa cipslu, vai ne? Bet cipslu atrodas tiem Golģiem centrīši. Jā, bet vai
principā atrodas Golgi ķermeņš, bet citot par šo te cīpslu, mēs nedarbojamies uz viņu. Un tātad tie, kas ir populārākie šeit te skeleta muskuļiem, ir cīpslu refleksi, kas ir saistīti ar šiem te Golgi cīpslu receptoriem. Par to jums lekcijā tālāk būs, bet arī centieties atcerēties. Un savukārt otrs ir muskuļa vārpstiņu, ja muskuļa iestiepuma refleksi. Un tātad, ja mums atbildes reakcija ir muskuļa kontrakcija, saraušanās, tad tie ir muskuļu vārpstiņu refleksi. Savukārt cīpslu refleksu gadījumā mums būs muskuļa atslāpšana. Un tā fizioloģiskā jēga ir tāda, ka muskulis cenšas saglabāt savu garumu, ja vien viņam nervu sistēma neliek saīsināties. Tātad viņš visu laiku drusku, ja viņu iestiepja, tātad muskuļu cīpslas, muskuļu vārpstiņas refleksu gadījumā, šis te muskulis tieksies saīsināties. Un tādēļ arī šis te, piemēram, kāju ceļās gaisā. Savukārt cīpslu refleksu gadījumā šie te Golgi cīpslu receptori jūt spriedzi, kādā ir nostiepta šī te cīpsla. Un ja šis te spriedums ir pārāk liels, tad pastāv iespēja, ka muskulis tiks atbrauc no kaula, kas ir nevēlams efekts. Līdz ar to notiks muskuļa reflektora atslāpšana. Tā kā to nejauciet, tas, ko mēs pēcīsim šodien, ir saistīts ar muskuļu vārpstiņām, ar muskuļu saraušanos. Vai jūs zināt, kas ir muskuļu vārpstiņu historija mums ir bijusi? Nē. Esat skatījušies. Tad jūs man varat pastāstīt, kas ir muskuļu vārpstiņi. Kulīti, miocīts apkopojums. Jā, bet miocīts apkopojums var teikt, ka arī parastā muskuļu šķiedra. Ar ko atšķīrās? Jūs arī bildē varat redzēt, tātad šī būs otrs nosaukums, kā jūs varat redzēt, ir intrafuzolās, kas ir muskuļu vārpstiņu šķiedras, un ekstrafuzolās, kas ir parastās muskuļu šķiedras. Kā jūs pēc bildes varat redzēt, kāda ir atšķirības te? Viņam ir apvalks. Ir apvalks, jā, ir saistāba apvalks, vai jau? Un varbūt viņi blīvāk bišķiņi? Blīvāk, nē, bet šīs te muskuļu vārpstiņu šķiedras ir mazākas diametrā. To jūs arī bildē redzat. Mazākas diametrā, un viņas ir inervētas citādāk. Viņas principā ir sensors orgāns. Šeit jūs redzat, kādas viņas izskatās ziedējumā. Šis ir no gaļfona, tā kā es ceru, ka nav pirmā reize, nebūs pēdējā reize, kad visu šo bildi skatāties. Tātad, kā tas izskatās? Šīs te divas ir ekstrafuzālās šķiedras, savukārt šīs te iekšpusē ir intrafuzālās šķiedras. Ja mēs runājam par iespēju kontrahēties, tad muskuļu vārpstiņai var kontrahēties tikai šie te muskuļu vārpstiņas gala daļas. Savukārt vēdiņā nav kontraktīvo globālumu vielu. Savukārt ir sensorie nervveidi, un viņi ir divu veidu, viens A un 2, to jūs grāmatā pēc tam smalkāk paskatīsieties, un profesoru lekcijā mums arī būs, kā tad atšķirās. Principā šie te, kas ir viens A, vairāk reaģē uz izmaiņu, savukārt otrā tipa reaģē vispār uz to, ka ir principā ir izmaiņa. Šie te ir dinamiskie, un šie te vispār statiskie. Ja jūs ātri parausiet šo te muskuļu šķiedru, tad visvairāk signāli jūs saņemsiet no viens A šiem te nervgaļiem. Savukārt, ja jūs viņu lēnīgi stiepsiet un pamazām pagarināsiet, tad jūs vairāk informācijas saņemsiet no otrā tipa sensorajiem nervgaļiem. Savukārt, ir motorie neironi, to jūs zināt, ka skeleta muskuļus inervē alfa motorie neironi. Savukārt šīs te intrafuzālās šķiedras inervē gamma motorie neironi, kas atrodas turpat alfa motorie neironi, bet ir skaitliski mazāk un ir pēc izmēra arī mazāki. Un kāda ir fizioloģiskā jēga, tad mēs skatāmies, kā mainās iestiepums. Savukārt mums ir gamma motories neirons, kas inervē, un tātad šie te gali ir spējīgi sarauties paši. Kā jums liekas, kādēļ mums ir nepieciešams, lai muskuļu vārpstiņa arī var mainīt pati savu garumu. Kāda bilda reakcija uz kaut ko?
Ja tiks inervēti alfa neironi, tad visticamāk tajā pašā brīdī tiks